basketbols Jānis Tīma. Pagājušo gadu bronzas medaļu 18 čempionātā ar 18 īslas. Skaists Jānim Tīmam! Eleganti! Pats sev pamet bumbu gaisā, pats noķer, paspēja izgriezt caur kāju un no augšas. Artur, ko tu teiksi? Es teiktu 10. Es arī saku 10. Jo šis bija tehniski ļoti. Būs jāatspērās praktiski no soda līnijas, tā kā paši zināt, cik tas ir grūti. Redzām, un augšas, lieliski! Ir Žanis Pēners un 6 bezbailīgas Karsēja meitenes. Ja. Un tiek novērtēts ar 50 šis danks, un tiem, kas nepamanīja mazliet vēl grūti. Tikai par 1 punktu, tā kā iespējams tieši šī abi spēlētāji iekļūs lielajā finālā. Bet varbūt arī neiekļūs. Kristaps Dārgais ieliek no grozā no augšas vienu ļoti dārgu danku. Jāsaka, ka mums veidojās jauna nagliņa pasākumi, jo šis danku konkurss pagaidām izvēršās ļoti efektīvi. Šis danku konkurss ir ļoti tuvu tam, ko mēs varējām redzēt pāris nedēļas atpakaļ Nacionālajā basketbola asociācijā. Pirmie 3 pusfināla dalībnieki ir līmenī. Redzēsim, kā veiksies vienīgajam leģionāram četrniekā. Pirmais ieskrējiens nedaudz samincinās, cerēsim, ka Ivans, Bargais Ivans. Un šeit notiks kaut kas interesants. Bargais Ivans nebūs samincinājies, redzam, ka tiek pārvilkts ekipējums. Es jau zinu, kas šeit būs. Palaimi Ivans nenobijās un pieņem šo ideju. Bargais Ivans, es domāju, nebaidās ne no viena. Izstāst, ka Bargais Ivans ielēja sev mazliet Bargā Ivana cienīgu dzērienu. Baltika saliņu. Tarhuns tas ir. Tas ir Tarhuns. Tarhuns ir enerģijas dzēriens dankeriem. Viņš ir uzvilcis galvā Bargā Ivana cepuri. Pareizi, nu viņš kā nekā nāk no Krievijas. Bargais Ivans Bargā Ivana tērpā centīsies ietriekot. Fantastiski šorti. Džona Stoktona šorti. Oriģinālā Krievijas cepura. Nu, izskatās viņš patiešām eleganti. Katram ir jārāda savu izcelsmu. Bargais Ivans to spilgt šeit veidās parādīs. Un iespējams! Un augšās! Protams, danks varbūt nebija tik sarežģīts un tik iespaidīgs kā viņa tērps, bet arī tērpam ir ļoti liela nozīme. Var pastāstīt, ka treniņā mēģinājām viņam dabūt danku no sodiņa līnijas, bet Bargā Ivana atletisms. Sarežģītākie bumbu triecienu grozā no augšas pusfinālā bija Dārgajam un Timam, savukārt atraktīvākie, elegantākie Ņeļubovam un Pēneram. Tomēr parasti izmanto savus partnerus šajos dankos. Un augšās pārlet pāri saviem pretiniekiem Žants Pēners, un pirmais danks finālā ir, redzēsim, tiesneša atzīmes. 45. Mazākais no visiem fināla un pusfināla dankeriem, tā kā viņi danki izstās visi iespaidīgākie. Un redzam, tie, kas spēlē basketbolu un tiek rogu, un pēc tam bumbu apvaldīt un ieteikt vēl to grozā no augšas. Fantastiski. Šķiet, Kristaps Dārgais patiešām ir ļoti labs dankers, manuprāt. Pagaidīsim vēl oficiālo rezultātu, bet es domāju, ka mums ir uzvarētājs, un 49 punktus būs Kristaps Dārgais un uzvars Slam. Vai tik nebūs arī? Varbūt būs otrā kārta, mazliet pagaidīsim. Ko lems vadītājs, ko lems tiesneši? Grozā no augšas kļūst Kristaps Dārgais no Ogres, tā kā 2 ogrēnieši šodien ir uzvarējuši gan tālmetienu konkursā, gan dankos, un balvu viņš saņem no neviena cita, kā no kolorītā Latvijas estrādes zvaigznes Žoržas Iksnas.